Labdien, Lemberkungs! Labdien! Laiks atkal iedzīvotāju jautājumiem. Halo, Ventas balss uzdots jautājums. Lembergs preses konferencē lamājas bijušo ministru Vilku un teicis, ka viņa kļūdaino aprēķinu dēļ kavējas ekonomiskā attīstība. Man gan šķiet, ka Vilks nekādos kafijas biezumos nevarēja izzīmēt to, kas notiek Ukrainā, bet tās visas sankcijas un pretsankcijas arī ietekmēja ekonomisko izaugsmi. Jā. Pirmkārt, es viņu nelamāju. Es varbūt viņu kritizēju, bet lamāt es nelamēju. Mani gan lamā, bet es viņu nelamāju. Savukārt kritizēt ir normāli, jā, mani vienkārši pilnīgi atšķirīgs viedoklis, kā vajadzēja Latviju virzīt izējai no ekonomiskās krīzes, sākot ar to, ka nevajadzēja iet šo te vienpusējo ceļu iekšējā devalvācija, kad visiem vajadzēja būtiski savilkt jostas, samazināt patēriņu, līdz ar to bremzēt ekonomikas attīstību un arī vienlaicīgi tika palielināts nodokļi. Tas, es domāju, ka nebija pareizi, es par to esmu pārliecināts. Visas valsts, kas ir darījuši, tām visām ir ļoti smagi pēc tām. Un to rāda arī attīstības temps, arī pirms šīm te sankcijām. Tur attīstība 2,5–3% tā nav attīstība pēc tik milzīga krituma. Tālāk. Es kādreiz 2010. gads tas bija, es Vilkam teicu, ka vajag prasīt no aizdevējiem 10. gadā, vajag prasīt no aizdevējiem, lai daži no parādiem atlaiž. Viņš pat nebija gatavs runāt, ka vajag atlaist Latvijai daļu no parādiem. Grieķija atlaida 100 miljardus, Latvijai ne centi. Tas nav pareizi vienkārši. Ja. Bija tāda situācija, ka Latvija to varēja panākt. Ne jau visus parādus, bet daļu kaut kādu. Nākošais, redzat, ka visu laiku skatās tikai uz budžetu, nevis uz tautsaimniecību. Jūs izraujat no konteksta vienu jautājumu, kas ir svarīgs, protams, valsts budžets, bet svarīgāk vēl ir tautsaimniecība, kuras centrā ir cilvēks, ja, pa jūs atžgārnu politiku realizēt. Vispār ekonomisko politiku valstī nedrīkst noteikt finansu ministri, viņai pēc formulas ir cita veida domāšana, viņa arī cita veida atbildība. Ja. Nu, diemžēl tas tika darīts. Nu, ja runājam par tām sankcijām, tad, kad Latvija balsoja par sankcijām pret Krieviju, tad Latvija labi zināja Krievijas ekonomiskās sadarbības mērogus un savstarpējo atkarību, bet īpaši Latvijas atkarību. Un tad jau bija jābūt uzreiz, pirms saka jā, jābūt bija aprēķiniem, kādu caurumu tas dos Latvijas tautsaimniecībā un tā skaitā valsts budžetā. Un vajadzēja būt arī aprēķiniem, ja pret Krievijas sankcijas, ka Krievija atbildēs un atkal, kas tās varētu būt par nozarēm, kādi būs zaudējumi un kāds būs caurums budžetā. Un tad vajadzēja apzināti lemt. Ja, un pateikt arī tautai, zinat, mēs pievienojamies sankcijām, bet tādā gadījumā Latvija tur 500 miljardu vai miljardu būs zaudējumi. Tauta, jūs piekrītat tam vai nepiekrītat tam? Ja? Nu tā, bet tagad pa priekšu izdara un tad sūkstās, kad ir sankciju negatīvi un pretsankcijas negatīvi. Nu, diemžēl, tā tas ir. Ja jūs nedomājat, ka jūs vienam sitīsiet un jūs varat nesaņemt atbildes kaut kādu lielāku vai mazāku pretriecienu. Jums ar to jārēķinās. Ja? Nu, ja Latvijas valdība ar to nerēķinās un paši vainīgi. Ja? Nu tā. Un uz Ukrainas krīzes rēķina Latviju var nopelnīt, nevis zaudēt. Latvija ir vesela virkne nozaru, kur Ukrainas krīze ir izdevīga. Protams, ir nozares, kuras nav izdevīgas. Runāja par sankcijām, vienkārši ekonomikā. Ja? Vienmēr tur, kur ir karš, to var nopelnīt. Ventas balss portālā savukārt uzdots jums jautājums, kad atbildēsiet uz Artusa kaimiņa jautājumiem un nebeigsiet. Jā. Nu, tad es saprotu, ka iet runa par valsts amatpersonu, kas ieņem atbildīgu stāvokli Saeimas deputātu kaimiņa, kurš pārstāv opozīcijas esošo reģionālo partiju. Nu, es nekad ne uz vieniem kaut kādiem garām ejošiem jautājumiem, ko man uzstāda kaut kādi deputāti, ja es nekad neesmu atbildējis un neatbildēšu, tāpēc, ka te iet runa par valsts amatpersonas kaut kādu interesi par kaut ko. Valsts amatpersonām ir pavisam cita pieeja. Ja Saeimas deputātam kaimiņam interesē kaut kādi jautājumi, viņam jāraksta vēstulē, viņš var rakstīt man, ja viņam interesē kā valsts amatpersonai. Un tad ja tas būs manā kompetencijā, vai arī kādas institūcijas, kuru kompetencija būs, viņam sniegs atbildes uz šiem jautājumiem. Ja.
Viņš iedomājas, ka viņš vēl aizvien ir klauns un varbūt žurnālists. Viņš nav ne klauns, viņš ir, bet žurnālists viņš vairs nav. Līdz ar viņš nesaprot, ka viņš cilvēks ir parlamentārā republikā ievēlēts par vienu no 100 parlamenta deputātiem. Man atbild par visu valsti. Viņš to uztver kā šovu un tādu izrādīšanos, jā, tādu puicisku. Jā. Viņam vajag biežāk paskatīties spogulī. Jā. Viņš atbild par 2 miljoniem iedzīvotāju. Jā. Viņš to uztver kā tādu spēli. Jā. Tā nav nekāda spēle. Tie 100 cilvēki ir atbildīgi, tā skaitā viņš. Jā. Tā kā, ja ir jautājumi, lai dot man jautājumus, es atbildēšu. Jā. Savukārt, kā privātpersonai, es viņu kā Saeimas deputātu varu atvainojiet pasūtīt. Jo, kas viņš tāds ir, jā? Kāpēc man uz šī deputāta jautājumiem jāatbild? Smieklīgi, vai ne? Tāpat kā pie jums pieies Saeimas deputāts kaut ko sāks jautāt, vai ko jūs brokastīs ēdat? Kas tev par daļu? Ej, strādā savā Saeimā, pareizi? Portālā uzdots jautājums, kas notiek degradētajā teritorijā starp Lāčplēša ielu un Durbas ielu. Tur ir daudz dažādu pussabrukušu rūpniecisku ēku. Lāčplēša un Durbas iela, jā. Jā, tas ir privāti īpašums. Tur kādreiz bija dzelzbetona konstrukcija rūpnīca, pēc tam tur bija to konteineru viņi tur metināšanas. Tie savu darbību ir beiguši. Cik es zinu, tas ir bankas īpašumā. Viņi meklē, kam to pārdot. Jā. Tā kā, tur ir izmantošanas veids, ir rūpnieciskā darbība. Mēs tur nekādā veidā nevar iejaukties. Tas ir privāti īpašums un atbilstoši mūsu Latvijas likumiem viņiem tas ir jāpārvalda un jāuztur attiecīgā kārtībā. Ārējā pusē, jā, iekšpusē mēs tur nevaram maisīties. Maiks Vensbalss portālā savukārt vaicā par pagājušajā nedēļā preses konferencē jūs teikto par jaunas olimpiādas rezultātu izvērtējumu, kopš kura laika sportiskie sasniegumi bērnu sportā ir prioritāte, vai tad ne bērnu veselība un liederīgi pavadīts laiks ir prioritāte? Jā, nevajag presatīt šīs divas lietas, jā. Sporta skola ir interešu izglītība, jā, bet sportiskie rezultāti vienmēr tam ir svarīgi. Mēs vienkārši redzam, kad, ja piemēram pirms tātad, ja olimpiāda bija tagad ir 15. gads, bija 13. Mēs 11. gadā, piemēram, rezultāts redzam un tagad. Jā, un mēs redzam, ka tur ir rezultātu kritums. Jā, un jautājums, kāpēc? Un tās atsauksmes, pieņemsim, ko man stāstīja par, piemēram, vieglētikas treneriem, kā viņi, atvainojiet, viena daļa halturē, jā, tas tā nedrīkst būt. Jā. Un, protams, par to atbild sporta skola. Sporta skolas mācību daļai tas ir jākontrolē. Un, ja tas netiek kontrolēts, un tas ļoti nepareizi, tāpēc, ka kā cilvēkiem maksā algu, attiecīgi ir jāstrādā. Ja? Tāda tā lieta. Ja? Tā kā tās ir savstarpēji saistītas lietas. Ja? Protams, sportā ir gan kāpumi, gan kritumi, bet ir runa kopumā. Mēs arī atbalstam privātu klubus. Ja? Protams, tas ir pirmkārt interešu izglītība, bet tomēr tiem rezultātiem ir. Bet, ar ko tam mēs sliktāki nekā, kāpēc mums jābūt sliktākiem nekā Jelgavai vai Jūrmalai vai, nezinu, tur vēl kādām pilsētām. Ja? Kāpēc mums jābūt sliktākām? Kas viņiem ir labāki apstākļi? Mums labāki apstākļi, ja? Kas labāk finansēti Ventspils vai kādā citas pilsētas? Labāk finansēti Ventspilnieki? Kam vairāk ir sporta nometnes vasarā? Ventspilī. Kam vairāk atbalsta braucienus uz treniņiem? Ventspilī. Mums ir salīdzināms ar citām pilsētām. Mums ir daudz vairāk iedots. Tā vajag kaut kādu rezultātu. Ja? Un te mēs redzam nozares, kurās ir būtisks pasliktinājums. Ja? Masveidā pie tam. Ja? Ja viena medaļa vieglētikā uz visu, un tas kaut kā... Cik ir mums novadi vai pilsētas, kurās ir manēžas? Rīgā manēža nav, starp citu. Nav. Mums ir vieglētikas manēža. Dainis Kula kļuva par olimpisko čempionu, un viņš tajā šaibā tajā tur trenējās. Ja? Tā kā visi apstākļi tam ir radīti. Ja? Bet tas nav pašmērķis, bet katrā gadījumā to ignorēt arī nevar. Tāpēc, jo tā ir sporta skola, un tie ir treneri, tie jau nav veselības veicināšanas grupa. Tad Anna un Janka portālā vaicā. Visā pasaulē arvien populārāks paliek webkameras. Arī Ventspils portālā vajadzētu sadaļu, kur vērot dažādus Ventspils objektus internetā.
Nu, pirmkārt, portāli, ja neskaita to Ventspils pilsētas portāli, visi ir privāti. Cik es zinu, webkamera ir piedzīvuma parka, es nezinu, viņi tagad strādā vai nestrādā. Nu, pašvaldība to nav nodarbojusies. Palnieks, ka to pamatā nodarbojas privāti. Bet jāpainteresēs, es atklāt sakot neorientējos šajā jautājumā. Es zinu, ka piedzīvojuma parkā kalnā tāda ir kamera, bet varbūt tagad sakarā to, ka tur notiek pārbūve, iespējams, ka viņi noņemt. Tad Normunds vaicā, vēlos saņemt atbildi uz jautājumu, ar kura rīkojumu lielo konteineru akcijā visi pārventas savāktie atkritumi tika aizvesti nevis uz Pentuļu izgāstuvi, bet paglabāti privāti īpašumā Ventspils novadā. Paldies! Nu, es pajautāju, pēc cik man parādīja, ka to jautājumu, nu kā, tad visi tie atkritumi, viņi tiek šķiroti, ja? Un to dara tātad uz līguma pamata noslēdz līgumu šitas te labiekārtošanas kombināts ar kompāniju, kura ir attiecīgs iekārts. Ja. Nu, tagad tāda tā kārtība ir, tagad jau negāšu kaudzē visus atkritumus, tagad jau no tiem atkritumiem sašķiro un viņiem atkal tālāk izmantošanai. Ja. Tā kā tas jau ir gadi, man liekas, 3 vai 4, kā tas ir izdarīts. Un tā ir tāda normāla pasaules praksa. Tad Zigis vaicā, par smakām Ventspilī pašvaldības vides nodaļa tikai atrakstās sūtot neapmierinātos iedzīvotājus pie valsts institūcijām, bet kādēļ tad šāda nodaļa nepieciešama? Nu, tad viņa neatrakstās atbilstoši pastāvošai likumdošanai. Valsts atļauju piesārņojušai darbībai izsniedz valsts vides dienests. Un valsts vides dienests kontrolē vides stāvokli un var arī sodīt, saņemot tās vai citas, atņemot tā, izsniedzot atļauju vai neizsniedzot tās vai citas atļaujas, attiecīgi sodīt par pārkāpumiem un tā tālāk. Pašvaldībai nav nekādu tiesību. Pat jūs kā žurnālisti vai tas, kas jautā, kā fiziskā persona var apstrīdēt valsts vides dienesta lēmumus. Pašvaldība nevar apstrīdēt. Mēs centāmies apstrīdēt, ja, ko mēs uzskatījām, ka tas neatbilst Ventspilnieku interesēm. Tiesa lēmumā norādīja, ka valsts pārvaldes institūcijai, kāda ir pašvaldība, nedrīkst sniegt prasību tiesā pret valsts vides dienestu. Savukārt viņi ir autonomi šai ziņā. Es par šo tēmu esmu runājis ar vides ministru. Un arī mēs gatavojam izmaiņas likumā, lai pašvaldībai būtu vismaz tiesības apstrīdēt. Un valsts vides dienestam būtu pienākums motivēt atbildēt uz mūsu kaut kādiem iebildumiem, un tad mēs to motivāciju varam apstrīdēt. Ja. Tā kā viņi neatrakstās, savukārt tā vienkārši neinteresēties par vides stāvokli, mēs to nevaram atļauties, kas tur strādā 2 cilvēki tajā nodaļā. Tur jau nav nekāda milzu nodaļa. Ja, un savukārt tiem, kas interesē vides, vienmēr, kad jums ir kaut kāda iebildumi par smakām, par putekļiem, par vēl kaut ko, tad vajag rakstīt sūdzības, oficiālas sūdzības valsts vides dienestam, jo tā kā mēs tiesājamies ar viņiem, tad, teiksim, par putekļiem, ja, mēs negribējām atļaut vēl veidot jaunus putekļu avotus, tādu darbību, kas rada Ventspilī putekļus. Un savukārt tie, kas gribēja, tie apstrīdēja mūsu šo te lēmumu, ka mēs nepiekrītam būvēt jaunu objektu. Tad valsts vides dienests tiesā paziņoja, ka vispār Ventspilī putekļu problēma neeksistē, gadā esot tikai 4 sūdzības, ka tas esot ļoti maz un, var sakot, pašvaldība izdomā visāds te iebildumus. Ja? Tā kā cilvēkiem vajag būt aktīviem. Ja? Un noslēgumā jautājums, kas portālā uzdots, kad beidzot atklās Žārciemu bērnu parku, kamēr vēl labs laiks bērni varētu liederīgi pavadīt laiku tiešām skaisti iekārtotajā laukumā ziemā, tā kā būs jau pa vēlu. Jā, viņš praktiski gatavs, tur bija kaut kādi, man liekas, kaut kādas sīkumi jānovērš, kā vienmēr celtnieki. Un tur, kā man teica, arī tur zālīti, lai jauk, jo bija ļoti sauss, viņi tur neauga, tagad ir uzlīs, ja. Un viņi jau, bet tuvākā laikā mēs vispār runājām, kad mēs varētu atklāt starp citu. Jā. Tātad šobrīd mums bija runa tāda, ka 12. vai 13. septembris. Tā kā mēnesis, nedēļa. Labi, paldies par jūsu atbildēm. Tiekamies nākamajā reizē. Paldies uz redzi.